Cija Zeglera mašīnbūve dibināts 1997. gada 1. decembrī. Un šogad mēs atzīmējam 25. gada dienu mūsu kompānija šeit Latvijā. Vācijā mūsu uzņēmumu bija šogad vai svinēja šogad 100 gada jubileju. Ja? Mums ir ļoti ilga vēsture. Mūsu kompānijā pašlaik nodarbināti 340 darbinieki, un uzņēmumā veiksmīgi attīstās divas nozares – mašīnbūve un automobila tehnika. Kompānijā galvenie darbības virzieni ir lauksaimniecības tehnikas ražošana un metālkonstrukciju ražošana. Mūsu kompānija piedāvā plašu metāla apstrādes pakalpojumu klāstu, lazergriešanu, metāla griešanu, frezēšanu, virpošanu, CNC mehāniskā apstrāde, krasošanas un metināšanas darbus. Pēdējo 2 gadu laikā mūsu uzņēmuma attīstība esam ieguldījuši 2,5 miljoni eiro. Protams, šogad mēs turpinām investēt kompānijas attīstībā. Mūsu apgrozījums bija pagājušajā gada 34 miljoni eiro un šogad 39. Ja, mēs redzam ļoti labu pieaugumu. Mūsu kompānija pagājušajā gada nodibināja meitas kompāniju Dānijā. Klimata pārmaiņu dēļ lauksaimniecība virzas uz ziemeļiem. Un tāpēc mūsu kompānijas pārdošanas stratēģija Skandināvijas valstis ir ļoti veiksmīga. Šogad mēs saņemam speciāla ekonomiskas zonas statusu, un ar šo palīdzību mums ir iespēja iegādāties metināšanas robotu, kas palīdzēs mums paaugstināt darba kvalitāti un samazināt izmaksas. Ja? Mūsu kompānijā ir devīze Ziegler iet uz priekšu. Zieglers Daugavpils ražošo uzņēmumu vidū ir redzama personība. Viņi ir izgājuši lielu ceļu, izmantojuši tā ražošanas bāzi, kas šeit bija, strādājuši pie kolektīva saliedēšanas, jaunu tehnoloģiju un produkcijas veidu ražošanas, un šodien ir starp mūsu pilsētas un Latgales ražošanas uzņēmumu flagmaņiem.